Labdien! Šodien parunāsim par 22. decembru, jeb ziemas saulgriežu dienu, kad būs gada garākā nakts un īsākā diena, un kad astronomiski rudens nomainīs ziemu. Un tas notiks tātad 22. decembrī 5:27. Saule ies mežāžu zīmē. Un šī ir ļoti laba diena, lai atteiktos no sliktajiem ieradumiem, atmestu smēķēšanu, atteikties no alkohola lietošanas un citiem nelabiem ieradumiem. Ļoti labs aspekts veidojas starp Sauli, Mēnesi un Jupiteru, un tātad tās ir lielās iespējas. Biznesu plānu izstrāde, plānojam nākotni, ievēlamies vēlēšanās un jau iedomājamās tās kā izpildījušās, jeb tagadnes formā, ka mums ir un esam jau realizējuši iecerēto. Kā arī Saule savienosies ar Merkūru. Varam izlabot iepriekšējās kļūdas, pieņemt pareizos lēmumus, pat neskatoties uz to, ka šobrīd, kā jau es teicu iepriekšējā video, Merkūrs šobrīd ir retrogrāds, bet šajā dienā varam visu kaut kādas lietas tā kā ielabot, salabot, uzlabot. Kā arī vēl viens aspekts šajā dienā, kad Saule būs sekstilā ar Saturnu. Tās ir saucamās ilglaicīgās perspektīvas, viss, kas saistīts ar režīmu. Tātad varam uzsākt sportu, uzsākt diētu, uzsākt ārstēšanu, īpaši, kas saistīts ar kauliem un zobiem. Un runājot par diētām, tieši šajā 22. decembrī mums iekrīt tā saucamā ekadižu diena. Tā es pāris vārdos jums pastāstīšu, kas ir ekadižu dienā un ko viņā var darīt, ko nevar un tā. Tātad ekadiša dienas mums ir katru mēnesi 11. un 26. mēnesi dienā. Un ekadiša tulkojumā ir 11, un šajās dienā no uztura būtu jāizslēdz graudaugi un pākšaugi, jo šī ir saucamā tā gavēnis, jeb ekadiša diena, ir pats spēcīgākais instruments darbam ar karmu, jo tas ir šo tu vari tā kā šajās dienās samazināt savu slikto darbību, negatīvās sekas. Mazina slikto karmu, tas noteikti palīdz mūsu garīgai izaugsmei. Ekadišī dienas ir nelabvēlīgs materiālai darbībai, savukārt garīgai praksē šajā laikā prakse dos īpašu labumu. Ekadiša laikā vēlams skaitīt lūgšanas, dot ziedojumus, klausīties vai lasīt reliģiskus tekstus, meditēt. Un ekadiša diena būtība varbūt ir ne tik daudz tas saucamais gavēns, bet savas uzmanības koncentrēšana tā kā uz dievišķo. Nav jau arī, piemēram, šo nozīmes veikt kādu garīgo praksi, kā kādu mehānisku atkārtojumu vai tikai tāpēc, ka mums tas ir jādara, bet šī praksa ir jāveic tā kā ar mīlestību. Un tad arī saucamie tie karmas mīnusiņi tiek nodzēsti. Un tātad no astroloģiskā viedokļa 11. mēnesi dienas un 26. ir ļoti īpašas. Ir liederīgi tātad atturēties no pārtikas šajās dienās, lai pēc iespējas mazāk uzņemtu slikto enerģiju. Mēnesis ir spēcīgi ietekmē mūsu jūtas, un tieši tāpēc šajās dienās mēs esam pakļauti ārējām ietekmēm vairāk kā citas dienas. Un gavēns novērš prāta pārlieku lielu aktivitāti, disciplinē jūtas, attīra prātu, uzlabo mūsu elpošanas, gremošanas un asinsrites sistēmas darbību. Gavējot, mēs attīramies fiziski, mentāli un garīgi. Un no veselības viedokļa 11. un 26. mēnesi fāzes diena vislabāk der organisma attīrīšanai. Un šajās dienās tātad rekomendējums ievērot atslodzi atbilstoši, protams, jūsu ķermeņa iespējām. Pastāv iespēja pilnībā atturēties no ēdienu un dzeršanas,
ūdens dzeršanas, ja? Bet tas ir jāskatās cilvēkiem, kas ir stipru, spēcīgu konstitūciju un kas to var izturēt, kuriem nav varbūt gluži tur fizisks darbs tajā dienā, lai tā nav, kad sāk nelieto ēšanu, ne dzeršanu ūdeni, ja? Un cilvēkam sāk palikt slikti tur vājums vai slikti dūša, tāpēc arī, vislabāk ir pilnībā tad izslēdzam gan ēdienu, gan dzērienu. Bet tad ir vēl opcija pilnībā atturēties no ēšanas, bet lietot ūdeni, sulas, zāļu, tējas, un tas atkal ir, bet galvenais ir atteikties no tām pupiņām un graudaugiem. Un ja tomēr ir grūti atturēties pilnībā no ēdiena, tad var lietot augļus, vai tie ir žāvēti vai svaigi, ūdeni, dārzeņus, sakņaugus, izņemot bietes, kartupeļus, ķirbjus, gurķus, redīsus, kabačus, avokādo, piena produktus, kā arī sāli, cukuru var lietot. Bet viennozīmīgi jāatcerās, ka jāatsakās ir no graudaugiem, no graudaugu izstrādājumiem, pupiņām, pakšaugiem, tomātiem, medus, sinepēm, riekstiem, sēnēm, muskatriekstiem, konfektēm, kafijas, tējas, melnās cigaretēm, alkoholu un jebkāda neveģetārās pārtikas, ķiplokiem un sīpoliem. Tad arī rekomendējams izvairīties no pusdienlaika saucamās gulēšanas un nevajadzētu iesmērēties ar eļļu, skūties, ēst svešā mājā un tādi vēl ieteikumi. Un būtiski ir saprast tātad, ka gavēns jau nav tikai atteikšanās no pārtikas, un lai gavēns būtu sekmīgs, tam iepriekš jānoskaņojas. Un viss cieņas garumā ir jācenšas turēt savu prātu tīru un skaidru. Jo pēc būtības gavēns ir atteikšanās no savām ērtībām citu dzīvo būtņu labad. Tā kā lūk, mēģinam, jo tās ir tikai 2 dienas mēnesī, un tas ir dod savus lielus rezultātus. Lai veicās!